Patiesi prieks būt kopā ar jums šajā sabatā. Un es domāju, ka tas ir apusēji, ka mēs priecājamies, ka mēs šajā steigā un dzīves patiešām steigā, kā mēs mācījāmies arī sabatskolas tēmā, esam tā aizņemti, un šī svētība, kas patiešām ir kunga dota, kad mēs atrodam laiku un vietu, un Dievs to mums ir nolicis, lai mēs redzētu, dzirdētu ne tikai viņu, bet viens otru piedzīvot, varētu viens otru uzrunāt un stiprināt, iegūt prieku, dalīties tajā, ko esam piedzīvojuši, vairāk stāstīt par to, kā viņš ir bijis ar mums radītājs un glābējs. Nevis runāt par to, kas mūs nomāca un kas mūs apgrūtina no šīs zemes lietām. Jā, mēs esam atkal, laiks ir gājis un reizi mēnesī mēs ejam cauri vārds pa vārdam, soli pa solim, arī eņģeļu vēstīm. Un mēs esam jau 3. eņģeļa vēsts, jau, tais galvenajos akcentos. Pagājušajā mēnesī mēs paskatījāmies, ko nozīmē šī mūžīgā uguns. Ko tas nozīmē, lai nebūtu šie maldīgie uzskati un līdz ar to nepreizi uzskati par pašu Dievu, lai mēs saprastu, ka vārdā atklātais Dievs un viņa mūžīgās uguns godība, viņš pats ir kā šī uguns godība. Viņa raksturs, viņa daba, viņa klātbūtne, lai mēs saprastu, ka tā nebūs un nekad nav bīstama tam, kas ir tuvu savā sirdī ar viņu savienots. Lai katrs no mums tāds būtu. Jā, mēs iesim tālāk, un tagad mēs esam jau nonākuši pie 14. atklāsmes, 14. nodaļas, 12. panta. Šeit ir svēto pacietība. Tātad norāde uz svētajiem. Man patīk Eduards savu pantiņu, ko viņš iegaumējis galvā un nesatraucās, viņš pārdomāja, un kungs viņam atgādināja to, kas ir svarīgs svētīgajam. Un mēs arī par to paskatīsimies, jo arī šeit, ir runāts par svētajiem, svēto pacietība. Atklāsmes 15. nodaļas 2. pantā ir atklāti, tur ir runa par 144 000, un viņi noraksturoti, mēs atšķirsim, tātad atklāsmes 15. nodaļa un 2. pants. Un es redzēju, kā stikla jūru ar uguni jauktu, un tos, kas uzvarēja zvēru, viņa bildi, viņa zīmi, viņa vārda skaitli, un tie stāvēja pie stikla jūras, turēdam Dievu koklis. Tad šeit ir norāde, ka tie ir uzvarējuši zvēru, viņa tēlu, viņa zīmi, viņa vārda skaitli. Tas ir tas, ko mēs soli pa solim apskatījām. Kas ir katrs no šiem elementiem. Un tagad ir jautājums, kā šī svēto grupa, kas palikusi dzīva, mēs redzam, viņi ir pie stikla jūras, līdz Kristus atnākšanai, kā viņi guvuši uzvaru. Kas ir šīs viņu uzvaras pamat iemesls vai nosacījums, tā varētu teikt. Atbildi mēs atrodam 2 rakstvietās. Tai pašā atklāsmes grāmatā, tātad 13. nodaļas 10. pantā. Un tur ir teikts, ja kas ved cietumā, tas ies cietumā, ja kas ar zobenu nokauj, tam ar zobenu būs tapt nokautam. Šeit ir svēto pacietība un ticība.
šis pants it kā divām daļām. Pirmā daļa šī pantam norāda uz tiem, kas vajās, kas nogalinās, ka viņus pašus, sagaida, šis, liktenis, kā viņa lem citus, un šeit ir norāda arī uz svēto pacietību un ticību tiem, kas šajās vajāšanās, šais pārbaudījumos, iztur. Tā noslēdzās atklāsmes 14. nodaļas 12. pāns. Tas ir tas, ko mēs tagad apskatām. Šeit ir svēto pacietība. Šeit ir tie, kas tur Dievu baušļus un Jēzus ticību. Tas ir pilns šis pāns. Ļoti svarīgi mums ir saprast. Paskatīsimies tagad detalizēti, atkal kā jau mēs parasti to darām, uz katru vārdu, uz vārdu nozīmi. Pacietība. Grieķu valodā tas ir hupamonei, ja es pareizi izrunāju, un apraksta divas šī vārda nozīmes, no kurām viena ir ilga pacietība, otrs šī vārda nozīme ir pastāvēt, izturēt. Neskatoties uz tā kā pārbaudījums, neskatoties uz cenu, kas par to ir jāmaksā. Un tā raksturo cilvēku. Pacietīgi turpināt iesākto, nepakļauties spiedienam, ko mainīt. To var redzēt krīzēs. Uz šīs zemes daudzās krīzēs var redzēt cilvēkus, kas ir nelokāmi. Esat dzirdējuši. Nelokāmi tais apstākļos, kas pār viņiem nāk, kā spiediens, lai viņus mainītu. Un tā ir, mēs šeit varam saprast, ka tā ir vajāšana izsaukta, arī tā ir teikt rakstura īpašība, pacietība. Mateja 24. nodaļas 13. pantā šeit Kristus parāda, ka tie, kas pacietīgi pastāvēs pret tiem vērstajos uzbrukumos, tur nav pateikts, ka viņi izglābsies paši. Nē, tur ir vārdi, tie tiks izglābti. Tad Dievs ir tas, kas šajos apstākļos būs ar viņiem. Ko Bībele atklāja ar vārdu svēts? Jo pacietību mēs redzam kā īpašību, kas parādās tieši pie svētajiem. Šis apzīmējums svētais jau parādījās jau agrīnās draudzes laikā cilvēku terminos, bet mēs zinām, ka Bībelē svēts ir Dievs, mēs zinām, ka tas ir iesākums un ka tas vārds svēts caurvīja visu Bībeli, un tas pamatā norāda uz ne tikai uz kādu cilvēku svētumu, bet tas pamatā norāda uz Dievu. Un Bībelē vārds svētais būtībā ir uzskats par cilvēkiem, ja ir runa par cilvēkiem, ka tie, kas tiek vajāti, gan no mazā raga zvēra, no netiklas, kā pieminēts, no šīs atkritušās draudzes, baznīcas. Tātad Dieva uzticīgie vajātie ļaudis. To raksturo šīs, Bībeles panti raksturo tieši šos cilvēkus. Atklāsmes 17. nodaļas 6. pantā, atklāsmes 13.7. Mēs varam arī tur klāt, tātad mēs redzam, un šim zvēram tapa dots karot ar svētajiem un tos uzvarēt, un tam vara tapa dota pār visām ciltīm, valodām un tautām. Tātad šeit ir uzsvērts,
ka viņš uzbrūk svētajiem. Lasot šīs raksturvietas, mēs varam redzēt, ka pacietība svētajiem ir nepieciešama nerimstošās vajāšanās no zvēru un no netiklas. Arī vārdi sieva un svētie nozīmē vienu un to pašu, jo tā ir šķīstā draudze. Tā ir šķīstā draudzes izpausme, šķīstas draudzes izpausme. Šīs periods, kad šī draudze tiek vajāta, šī sieva, ir aprakstīts arī Atklāsmes 12. nodaļas un 12. nodaļā, un šis garais periods 1260 dienas, kas apzīmē gadus vai 42 mēnešus. Atklāsmes 12. nodaļas 6. pants apstiprina, šī termina svētie, sieva, to pašu nozīmi, kas norāda uz šķīstu draudzi, lai mēs nekļūdītos. Bet mums ir šodien jāapskatās uz līdzību. Uz svarīgu līdzību, kas atklāja daudz ko. Gan par gala laika draudzi, gan par draudzi pēc Kristus aiziešanas, tātad viduslaiku periodu draudzi. Atšķiram Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļu. Mums viņi būs jālasa detalizēti un pa pantiem jāskatās līdzīgi, jo tā ir Kristus līdzība, kas dota, lai mēs izprastu, kas notiek un kādas īpašības ir nepieciešamas tiem, kas paklausa, tiem, kas seko viņam. Tātad Lūkas evaņģēlijas 18. nodaļa, 1-8 panti. Izlasīsim varbūt sākumā. Un viņš tiem arī vienu līdzību sacīja, ka pienākās vienmēr Dievu lūgt. Un sacīja, bija soģis kādā pilsētā. Tā tas no Dieva nebijās, un no neviena cilvēka nekaunējās. Un viena atraitne bija tanī pilsētā, un tā nāca pie viņa sacīdama, izdod man tiesu pret manu pretinieku. Un viņš ilgu laiku negribēja, bet pēc viņš sacīja pie sevis, jebšu es Dievu nebīstos, un no neviena cilvēka nekaunos, tomēr, kad šī atraitne man gauži spiežas virsū, tad es tai gribu tiesu izdot, ka tā bez gala nāgdama mani nenomāc. Un tas kungs sacīja, klausieties, ko netaisnais soģis saka. Vai tad Dievs neizdos tiesu saviem izredzētiem, kas dienām naktīm uz viņu brēc, lai gan viņš tiem liek gaidīt? Es jums saku, viņš tiem tiesu izdos īsā laikā, bet kad cilvēka dēls atnāks, tad šeit ir Kristus otrā atnākšana, vai tas gan ticību atradīs virs zemes? Ļoti bez dziļas analīzes mēs nevaram šo līdzību īsti saprast, bet paskatīsimies tagad pa pantam, ko tas nozīmē. Kāpēc Kristus stāsta šādu līdzību jau toreiz? Un ko viņš šeit atklāja? Gan priekš mums, gan priekš tā laika mācekļiem, lai viņi saprastu. Pirmajā pantā ir divas svarīgas mācības, ko mēs šeit varam ieraudzīt. Pirmais – pastāvīga lūgšana un nepiekust. Tātad to darīt savā lūgšanas dzīvē, nepiekust. Par ko tas liecina? Par to, ko mēs jau runājām. Par pacietību, par pastāvēt, izturēt, ilgu pacietību. Tātad tas nenozīmē, ka es pielūdzu un viss notiek. Es pielūdzu un viss notiek. Mēs redzam, ka tā nav. Šeit viņš aicina uz to pastāvīgu lūgšanu un nepiekust. Otrais pāns, ko šajā līdzībā simbolizē tiesnesis. Šeit mums ir dota metafora, lai mēs labi saprastu. Kāds, jo šeit ir atklāts Dievs.
Un par to mēs pārliecinamies 7. pantā Kristus līdzībā. Ko tad šajās līdzībās simbolizē tiesnesis? Ar salīdzinošu kontrastu ar zemes tiesnešiem un ar to, ko arī mēs šodien sagaidām no zemes varām. Ja? Ka Dievs ir tas tiesnesis, kas mīl cilvēku un ir taisnīgs, bet mēs redzam, kā mēs lasījām, tālāk tad šis tiesnesis tāds nav šīs zemes. Dievam, kuram ir svarīgi mūsu lūgumi un atbildes uz tiem. 3. pants runā par sievu, par atraitni. Ko tas nozīmē? Tā ir draudze, kā šeit pieminēts. Tas nozīmē tajā laikā, jau senatnē mēs to lasām arī Mozumu dotajos norādījumos no Dieva, ka atraitnes un bāreņi bija īpaši aizsargāti un bija jāaizsargā īpaši, tāpēc, ka par viņiem nebija kas rūpējās. Nebija ne pensijas sistēmas, ne ieguldījuma fondi, ne bagātības, bērnu nav. Tātad nebija kas rūpējās. Tas tā, lai jums tāds priekšstats rastos par atraitni, atraitne, bet garīgi šeit mums ir liela mācība. Kristus šeit norāda uz uzticīgo sievu, uz draudzi. Draudzi, kas ir grūtībās. 7. pants, mēs lasām, Kristus stiprina tātad pirmo savu draudzi un gala laika draudzi, tātad svētos. Viņš stiprina viņus. Un 3. pantā ir izteikta prasība, atraitne nāk un saka, izdod man tiesu pret manu pretinieku. Šī prasība nebija vienreizēja. Mēs sapratām, te vārds bez gala pat ir pieminēts. Tātad to apstiprina 4. pants sākums. Tātad, kur teikts, ka viņš, šis tiesnesis, ilgu laiku nedeva tai atbildi. Tātad, ja runa šeit par Dievu, mēs redzam, Dievs klusē šais apstākļos. Šai sievietei, kas aino draudz, kura pilnībā atņemts viss atbalsts no cilvēkiem, tātad vajāta draudz, redzamā ticība, kas nav atkarīga, redzama viņā patiešām ir vērojama šī ticība, kurā nav atkarīga no apstākļiem. Nelokāma un cieta maldīgos, naidīgos pret viņu apstākļos. To piedzīvoja viduslaika draudze. Mums, kam ir iespējams, vajag vairāk un vairāk palasīt par viduslaika draudzi, lai mēs saprastu un nostiprinātos ticībā un izpratnē, ko nozīmē pastāvēt, palikt nelokāmiem apstākļos, kas sagaida arī mūs uzticīgos. Un 3. panta beigas, mēs tagad analizējam šos pantus. 3. panta beigās ir pieminēts, ka šis pretinieks, pret ko viņa draudze nes Dievu priekšā, jo kādu citu pretinieci atraitne, pret ko viņi var uzstāties. Tātad tas ir vienīgais pretinieks, ko tā nes godīgajam, taisnajam tiesnesim, kā mēs saprotam. Jo šis pretinieks izmantodams sievietes stāvokli, tātad viņas ticība, viņas uzticība Dievam, to atstāja pilnīgā trūkumā. Tas bija saistīts pilnīgi. Daudzi tajā laikā cilvēki to izbaudīja pilnā mērā, un ne tikai to, arī nāvi. 1. Pētera 5. nodaļā, 8. pantā, Pēters ļoti precīzi noraksturo šo pretinieku. Viņš viņu nosauc kā velnu un kā lauvu, kas rūgdams, aprīt ikvienu, aprīt ikvienu, un to, kas ir uzcīgs. Mēs izlasām, lai mēs nostiprinamies šais pantos,
Tātad Pētera 1. vēstule, 5. nodaļas, 8. pāns. Esiet skaidrā prātā, uz ko tas norāda, jā, ka šī ticība ir nešaubīga. Prāts ir skaidrs, jūtu un emociju un dziņu vadīts, bet balstīts Dieva apsolījumos un ticībā uz viņu. Esiet nomodā, ja jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā rūcoša lauva. Kas tad ir pretinieks? Jūs redzat, šis vārds pretinieks šeit arī parādās. Gan pie sievas, kura pret savu pretinieku, gan šeit. Jā, mēs saprotam, par kādu pretinieku šeit iet runa. 4. un 5. pantā Kristus atklāja spilgtu kontrastu, tātad par šo tiesnesi. Tieši par šo tiesneša dabu. Šeit Kristus atklāja to kontrastu, kāds ir Dievs un kāds ir zemes tiesnesis. Tātad šis tiesnesis, zemes tiesnesis, kurš nav motivēts ātrāk palīdzēt neaizsargātajai sievai, bet dara to savu labuma, savu miera dēļ, ja, viņa neliekas mierā. Tāds nav Dievs. Un 7. pantā, jā, šeit ir Kristus parāda Dieva reakciju uz tiem, kas sauc savās lūkšanās, lai gan viņš, ko dara, viņš liek tiem gaidīt. Tas ir ļoti būtiski saprast, ka grūtībās gaidīt, sāpēs, ciešanās gaidīt, vajag ticību. Tur nepietiek tikai ar manu ilgu pacietību vai izturību. Jā, tad te ir apsolījums. Un beigās, 8. pantā, Kristus jau rezumē, un ko viņš saka, uz ko viņš norāda. Vai gan viņš nākdams otrais atradīs tādu ticību, kā šai atraitnei. Tā ir norāde uz to. Tātad es jau iepriekš jums teicu, uz kādu laiku norāda šī līdzība. Gan no 8. panta kontekstā, gan no paralēlajām rakstvietām. Glika tulkojumā tādas ir diezgan daudz. Mēs redzam, ka runa ir par gala laiku. Jā. Tiem, kam ir glika bībeles, tas var būt saistoši, un es domāju, ka tie arī tur izlasa tieši 8. panta apakšiņā, maziem cipariņiem. Paskatīsimies vēl uz simboliem šajā līdzībā. Tātad tiesnesis Dievs, pretinieks Sātans, atraitne draudze, gala laika grūtībās. Tā mēs šo līdzību skatāmies. Un mēs redzam, ka ir pieminēta kavēšanās. Jā. Bet Dievs atbildēs uz lūkšanām, kas pēc viņa vērsts. Par ko šī līdzība runā saistībā ar gala laiku? Pēc tā, ko lasījām 7. pantā, mēs redzam Dieva tautu, tātad bēdu laikā. Tur, tas var teikt tas, kas ir priekšā, kur būs nepieciešama liela pacietība un ticība, lai varētu pastāvēt šajā laikā. Mūsu draudzē tas nav mūsu baznīcā, bet šodien baznīcās var dzirdēt visā pasaulē pat tādu vēsti, kā uzticīgo paņemšanu. Tātad paraušanu, kā mēs sakam iecienīši. Slepen uz debesīm pirms bēdu laika. Arī tāds esmu dzirdējis, un es domāju, ka arī jūs. Jautājums tad šai līdzībai, ja mēs saprotam to, ja mēs nepamatojam šo līdzību ar to, ko Dieva vārds atklāja, bet ar šo jauno ideju, tad šī līdzība pilnīgi pazaudē jēgu un izturību, savu mērķi. Tātad. Jo jautājums jau tad ir, kas tad mums ir jāgaida? Par ko tad ir jābūt uzticīgai šai atraitnei, uz kur Dievs norāda? Vai gaidīt slepeno paraušanu, vai tas ir tas mūsu mērķis? Kam ir nepieciešama svēto izturība un pacietība lūkšanās? Kāpēc jāgatavojas šim bēdu laikam, ja jau mūs
klusu vienā naktī vai kādā brīdī tiek parauts. Tad mēs redzam, cik pretrunīgs ir šis uz cilvēka veidotais Bībeles izdomāts skaidrojums. Sātans zina, kas sagaida viņu, un tāpēc viņš darbojās. Viņš darbojas ar dažādām viltus mācībām, lai iemidzinātu, varētu teikt, ļoti daudz cilvēkus. Ziniet, kad ir nākās sarunāties ar cilvēkiem, viņus ļoti daudzus uzmanību pievērš baida apstākļi. Ģimeniskie apstākļi, vai tur alga nebūs, vai darbs nebūs, vai kas, bet viņus maz baida. Kristus otrās nākšanas ievadošas notikumus, maz. Viņi nesatraucās. Kāpēc? Tāpēc, ka daļai ir arī šī iemidzinošā mācība. Daļai ir šī mācība. Kad Dievs jau pasargās tos un paraus, un viņi būs ārā no tā visa. Mateja 24. nodaļa. Šī nodaļa runā par bēdu laiku, caur kur būs jāiet daudziem, arī izredzētajiem. Bet Jesajas 54. nodaļā izlasīsim. Jesajas 54, 7 un 8. Jesajas 54, 7. un 8. pāns. Mazu acu mirkli. Iedomājieties, kā šeit ir teikts, mazu acu mirkli. Tas ir tas, kas stāv priekšā mums. Es tevi biju atstājis, bet ar lielu žēlastību es gribu tevi sapulcināt. Dusmu brīdī es savu vaigu esmu apslēpis no tevis, kādu acu mirkli, bet ar mūžīgu žēlastību es par tevi gribu apžēloties, saka tas kungs, tavs pestītājs. Tātad šīs rakstvieta atklāja, ka mazu laiku uzticīgie būs šajā bēdu laikā atstāti, bet ar lielu žēlastību, kā teikts 7. pantā, es gribu tevi sapulcināt. Bēdu laiks, tātad priekš tiem uzticīgajiem būs salīdzinoši īs, un šajā laikā tie pastāvīgi, kā teikts, atraitnē sauks uz kungu. To mums jāapgūst tieši tagad. Ja mēs nemācīsimies šo pastāvīgo, ciešo lūkšanas savienību katru dienu, katru brīdi, ne tikai kārdinājumos, bet visā, ko darām ar savu glābēju, Jēzu Kristu, tas mums jāapgūst. Tagad Dieva vārds mums atklāja daudz tāds piemērs Bībelē. Jūs visi zināt 1. Mūzes 32. nodaļā aprakstīto Jēkaba cīņas nakti, kad viņš uzzināja, ka tuvojas viņa brālis Ēsavs, kad beidzot būs šī izšķirošā tikšanās. Viņš nezināja, kas viņu gaida priekšā, un viņa lielo ģimeni, jo viņš ar visu lielo saimi nāca atpakaļ. Viņš nezināja, un Jēkabs saprata, ka tikai pie Dieva ir viņa glābšana, ka tikai pie Dieva ir vienīgais risinājums. Glābšana, viņam tas, kas viņu sagaida. Ar tādu pašu pacietību un mētiecību, kā norakstot 144 000 Jēkabs visu nakti neatlaidīgi meklēja Dieva aizsardzību un viņa svētību, apstiprinājumu, ka viņš būs ar viņu. Kā Jēkabs stipri pieķērās Dieva eņķelim, tā mēs un tik cieši neatlaidīgi to darīs arī uzticīgie gala laika ļaudis. Ticības lūkšanā Jēzus upuru nopelnu prasot. Daniela 12. nodaļas 1. pants apraksta arī šo īso laika periodu. Un šeit Jēzus gan kā eņģeļu valdnieks Mihēls pieminēts gala laikā, bēdu laikā, kas būs ar tiem, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Tie tiks pasargāti, viņu lietas būs izskatītas, sakārtotas.
Kādu vēl līdzīgu bēdu laiku piemin svētie raksti? Kāda Dieva, uzticīgā cilvēka dzīvē, kādu jūs vēl zinat? Ieps, vai ne? Jā, viņš uz šīs zemes, varētu teikt, pazaudēja, visu. Arī pat mīlošās sievas uzticību Dievam. Jā, tas bija tas skumīgi, jā. Viņš pazaudēja visu, bērnus, mantu, un pats galvenais arī cieta smagi pie miesas. Jā, šis lielās cīņas konteksts mums jāsaprot, ka tas nav tikai kāds notikums, kas sagaida mūs, bet tas parāda, kad ir jau cilvēki, kuri iet caur šiem pārbaudījumiem. Arī šodien daudz iet caur smagiem pārbaudījumiem, kuriem atbildes uzreiz nav. Ieps arī meklēja atbildes pie Dieva, un nekur citur tās arī nesaņēma. Arī no draugiem atceraties, jo arī draugi neizprata šo lielās cīņas kontekstu. Jā, kāpēc? Par ko un kāpēc tas ir vajadzīgs? Ne par tādām lietām, ko mēs saprotam, bet par tādām lietām, kuras liekas mēs saprotam. Un kāpēc tad? Jā, kāpēc tad? Kā redzam, Dievs viņam atbild uz viņa izturīgo, pastāvīgo viņa vaiga meklēšanu. Dievs nevien atbild, bet dod, atceraties, beigās bagātīgu svētību. Ieba ticība atspoguļota 13. nodaļas, viņa 13. nodaļas, viņa grāmatas 13. nodaļas 15. pantā. Jūs noteikti esat lasījuši, un daudzi zina no galvas. Es tagad pētu mājās, detalizēti pētu pa nodaļai, bet tur ir tie vārdi, kur ir redzama cerība, ja, kur redzama Ieba ticība, 13. nodaļas, 15. pants. Redzi, jebšu viņš mani nokaus. Ja, tad bez Dieva ziņas tas nenotiks. Viņš uztic sevi Dieva rokās. Viņš saka, jebšu viņš mani nokaus, taču es uz viņu cerēt gribu. Viņš saka, es tikai savus ceļus gribu aizstāvēt viņa priekšā. Vai tie ir taisni? Jā, stipra paļaušanās uz Dieva taisnību un žēlastību, pat nāvē, apzinoties, ka tā nav pazušana, bet ka tā ir miegs. Tas ir ļoti svarīgi saprast, būs daudziem cilvēkiem, kuriem būs jāiet arī caur nāves pieredzi. Ka tā ir miegs, ka tad nākamais brīdis ir šis tikšanās ar godības ķēniņu. Jā, bet arī šeit mēs redzam, Dievs klusē, un pašās grāmatas beigās ir šīs sarunas, šīs atbildes, šie jautājumi. Tā būs arī ar gala laiku uzticīgo atlikumu, kuros būs šīs svētās izturības iezīmes, lai varētu pārdzīvot bēdu laiku. Vēl viena spilgta liecība, ko mēs zinām, noteikti daudz zinat, jā, tas ir šie 3 uzticīgie jaunie vīri, ebreju jaunie vīri, kas bija šī, labos amatos, Babilonijā jau ielikti kā uzticīgi. Viņi to pierādīja jau sākumā arī ar savu dzīvesveidu. Un kas šeit ir simbolizēts kā pretinieks? Mēs redzam Nebukadnecars, vai ne? Jā, vai šais vīros nevarēja vērot nesalaužam uzticību savam Dievam, jo viņi atbildēja līdzīgi. Atcerieties, 3. nodaļas, Daniela 3. nodaļas 17. un 18. tā. Jā, jebšu arī viņš mūs neizglābs. Tā viņa atbild. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi pazīst to,
kā viņi uzticās. Ja? Tad nav galvenais saglabāt par visu cenu to, ja, kas tiek tagad pārbaudīts. Nav svarīgākais, jo nāvi, jo šī pirmā nāve jau ir tikai miegs priekš visiem. Bet to tajā brīdī ir svarīgi ticībā saprast. Nevis tā, ar jūtām, emocijām, izjūtām. Būtībā to šajā līdzībā, lielajā, ko mēs skatījāmies, Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļas līdzībā, mēs šeit, to savā dziļākā būtībā Kristus atklāja šajā līdzībā. Vai Dievs uz 3 vīru ticības apliecību, kā viņu Dievs viņus var izglābt no degošā cepļa, ja, tūlīt atbildēja? Vai Dievs varēja izdarīt tā, ka tiem vispār nevajadzēja tur nonākt? Viņš taču varēja viss, vai ne? Bet tie tur nonāca. Un no turienes iznāca Dieva godības spēkā, un Dievs bija ar viņiem tur. Tā ir mācība, kad šais pārbaudījumos uzticīgajiem Dievs būs ar viņiem, viņu tieši šais pārbaudījumos, viņu sāpēs, viņu ciešanās. To arī stāstījis, esmu lasījis, tagad nenosaukšu precīzi par tiem, kas tika pie krusta uz sārta dedzināti. Kad viņi ar savu biedru, 2 biedri viņi bija un vienojās, kad viņš teica, tad, kad man sāpēs, viņš teica, tad es pacelšu roku. Un tas otrs, kurš vēl nav uguni ielikts, viņš skatās uz viņu. Un viņš redz, viņš nepaceļ roku. Dievs viņu pasargā. Iedomājieties. Mateja 15. nodaļas, tur no 22. līdz 28. pantām ir vēl viens piemērs pacietīgai, izturīgai ticībai. Tā ir kanāniešu sieviete. Iedomājieties, pagānu izcelsmes sieviete, kura nebija pieņēmusi ne jūdaismu ticību neko, bet viņa bija dzirdējusi evaņģēlija vēsti. Viņa bija dzirdējusi, kas ir atnācis un kas var dziedināt. Šī kanāniešu sieviete. Ar kādu pazemību, ar kādu pacietību viņa sagaidīja to, ka Kristus atbrīvoja viņas meitu. Ar kādu pacietību, ar kādu lēnprātību, ar kādu ticību. Mums vajadzētu mācīties šeit, ja? Mums vajadzētu saprast. Un arī šeit atbilde nebija uzreiz. Bet pēc tam tā bija viena no, atcerieties, viņa bija viena no retajām, kas Bībelē saņem uzslavu par ticības drosmi. Jā. Mūsu lielākais piemērs, protams, ir Kristus Ģedzemānē. Pats. Neaizmirsīsim to. Viņš nāca cilvēka miesā. Mēs viņam uzliekam, nē, viņš bija tur dalīts. Nē, viņš nāca, lai pienestu pilnīgu upuri, kā cilvēks, nomirt kā cilvēks, lai izglābtu cilvēci. Šis nosacījums bija skaidrs. Un cilvēka šī iekšējā būtība, ja, pretojās nāvei, ļaunumam, tumsai, iznīcībai. Bet šis kaus, mūsu grēki palika uz viņu. Un mums ir ļoti saprast, kad Dievs klusēja. Kāpēc Dievs klusēja? Mums ir mūsu dēļ viņš klusēja. Lai šis upuris būtu pilnīgs mūsu dēļ. Un šis apbalvojums Kristum bija pēc tam, atceraties, ka viņš no Tēva saņēma dāvanu visus dārgi atpirktos. Tos, kas pieņem, tos, kas teica, kā Jāņa 3.16, jo tik ļoti
Dievs mīlēja šo pasauli. Viņš samaksāja pilnīgi cenu. Vai kavēšanās uz karstu lūkšanu? Tātad atbildē priekš mums ir svētība vai lāsts? Tāds jautājums jums katram pārdomā. Vai kavēšanās uz karstu lūkšanas atbildē priekš mums ir svētība vai lāsts? Lai izveidotu atbildi, ir ļoti vienkārši. Ciešanās mēs tiekam nevien pārbaudīti, bet padarīti derīgi. Lai izveidot mūsos savu raksturu, spožumu, mums ir jāiet pilnīgās ticības, tātad pilnīgās uzticēšanās ceļš. Tas ir ļoti svarīgs. Tā ir tā daļa, svēto pacietības daļa. Lielajā cīņā ir tādi vārdi, pavisam īsi. Ir teikts, ka viss, kas mūsos no šīs zemes, ir jātiek atņemts. Nevis cilvēcīgais, tas, ko Dievs man ielicis kā cilvēka būtībā, bet tas, kas no šīs pasaules. Tas ir svarīgi saprast. Tas, kas no šīs pasaules mūsos. Jā, Ieba 23. nodaļā vēl izlasām. Iebs kaut ko saprot. Kas notiek? Ieba 23 un 10. Mēs redzam, ka Iebs kaut ko saprata. Izlasīsim 10. pantu. Viņš runā par Dievu, bet viņš zina manu ceļu. Viņš zina visu manu ceļu, kam es eju cauri. Ja viņš mani pārbaudītu, tad es taptu atrasts kā zelts. Viņš runā šeit par ko? Par kādu pārbaudi? Par šķīstīšanu, par attīrīšanu, par dabas attīrīšanu. Cilvēki daudzreiz jautā, kāpēc man jācieš? Kāpēc es eju cauri, kāpēc tik daudz sāpju? Kāpēc Dievs neatbild uz manām lūkšanām par atbrīvošanu no tām? No sāpēm, šīm ciešanām, garīgām, emocionālām, kādām smagām nastām. Un ziniet, Dievs parasti atbild 3 veidos. Es domāju, ka jūs daudz zinat. Jā, nē, vai gaidi. Un šais pārbaudas brīžos mēs redzam, kur viņš atbildēja uzreiz, un kur viņš atbildēja ar gaidi. Un tas ir ne tikai draudzēji, gala laika draudzēji, kur šī līdzība, ko mēs mācījāmies par šo atraitni, kura lūdza, bez gala lūdza savam kungam. Jā. Tieši gaidi, mēs bieži tiekam kārdināti tātad. No pretinieka, no pretējā gara mēs tiekam kārdināti uztvert kā nē. Bet tieši Dievs zina, kurā brīdī mums ir jāsaņem apstiprinoša atbilde tieši konkrētai mūsu vajadzībai. Un tieši gaidīšanā mēs mācāmies viņam uzticēties. Tieši gaidīšanā. Gala laikā, tieši bēdu laikā, viņam uzticīgie bērni parādīs, ka Dievam ir uzticīgie virs zemes, kur būs gatavi iet kaut vai nāvē, ja tas būs nepieciešams. Kristus līdzībās 175. lapspusē ir tādi vārdi. Dievs pielaiž pārbaudījumus, lai mēs varētu tikt attīrīti no pasaules gara, no patmīlības, no rupjām nekristīgām rakstura iezīmēm mūsu raksturā. Tad tas ir darbs mūsu glābšanai, nevis pazemot mani, bet izglābt mani. Jā, tā un tikai tā mēs varam tikt attīrīti, mūsu rakstura zelts, jā, no dažādiem pieaukumiem. Ja paliksim Jēzū, pārbaudījumi būs. Būs šie pārbaudījumi. Neiedomājieties, ka es esmu Kristū, tad tagad vairs es esmu tā kā,
zem bāciņa, zem burciņas, ja? Pārbaudījumi būs. Arī kavēšanās var būt mūsu izsargāšanai no bēdu laika mūsu dzīvē, personīgā bēdu laika. Viņas būs, bet neaizmirsīsim vienu, ka līdzīgi kā tiem 3 jaunekļiem, kas ar viņiem bija ugunī. Ja tagad mēs miera un pārticības apstākļos esam ar kaut ko neapmierināti, un ziniet, to dzird arī no kristiešiem, pastāvīgi neapmierināts par kaut ko un satraukti par kaut ko, tad ko mēs darīsim, kad mums tiks atņemts viss, gandrīz viss, ja ne tikai dzīvība vēl. Tāpēc visās lietās tas ir aicinājums, paliksim uzticīgi. Uzticīgi, pacietīgi tajā, ja, kur mēs esam. Uzticīgi tam, kam pieder viss, lai viņš mūs veido savā līdzībā. Ziniet, arī priekš draudzes, priekš katra ir tādas lamatas izliktas. Es pats to pārbaudu un skatos šī apstākļi, kuros mēs dzīvojam. Salīdzinošā labklājība, ka viss ir par rokai, viss ir viegli sasniedzams, visu var dabūt. Atkarība no veikaliem, ērtībām, dārgām mašīnām un dzīvesveidu līdzīga pasaulē. Tās ir tās lamatas. Tur jau nevajag nekāda pacietība, vai ne? Tur nevajag nekāda izturība. Tur viss nāk, tur viss ir tikai viegli. Un kad Kristus nobeidz savu līdzību, Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļas 8. pantā, par šo neatlaidīgo atraitni un netaisno soģi, viņš uzdod tādu retorisku jautājumu. Kad tas cilvēka dēls nāks, vai tas gan ticību atradīs uz zemes? Vai viņš atradīs patiesu tādu ticību kā atraitnei, kā Kanānietei, Jēkaba, Ieba, šo 3 ebreju vīru ceplī, ar tādu pastāvīgu, neatlaidīgu ticību, kādu atklāja šie cilvēki? Vai būs šāda cilvēku grupa? Atklāsmes grāmatas 13. nodaļas 10. pantā šis pravietiskais redzējums mums atklāja, ka tāda būs. Un tā ir atbilde uz Jēzus jautājumu. Tikai jautājums mums visiem, katram. Vai mēs būsim starp tiem, kuros ir redzama svēto pacietība? Lai Kungs vādos to mūs. Amen. Mūsu mīlošais, mīlestības un žēlastības pilnais mūsu Tēvs, kas debesīs. Tavi bērni nākam pateicībā Tev par Tavu mīlestību, par Tavu lielo ilgu pacietību pret mums, ka Tu mīlēdams mūs nes, ka Tu vādi un sargā, un ka Tu esi pie mums visā, kur mēs dodamies, lai pagodinātu Tevi, ka Tu mūs veido kā zarus vīna kokā, lai mēs atstarotu Tevi, lai šie augļi atklātu Tevi, Tavu dabu, Tavu mīlestības dabu. Pateicamies, ka Tu veido, vadi un atklāj savā vārdā, ka Tu gribi mūs darīt derīgus caur pacietību, caur lēnprātību, caur pilnīgu uzticēšanos Tev. Tā Tu mūs gribi darīt līdzīgus un piepildīt ar savu garu. Pateicamies, ka Tu mūs gatavo priekšā stāvošajiem pārbaudījumiem, zinādams, ka esam tikai pīšļi. Bet Tu mums esi parādījis savu spēku un parādījis arī piemēru, ka Tu esi ar katru savu bērnu, tais pārbaudījumos, tais uguns ceplī,
kas stāv priekšā katram no mums. Sagatavo katru mūsu sirdi un veido mūsu, kungs. Pateicamies, ka tu to dari, lai slavēts tavs vārds. To mēs lūdzam Jēzus Kristus nopelnu dēļ. Āmen.